Kāds bija jūsu ceļš no militārās medicīnas līdz NMPD? Pirmkārt, sāksim jau ar vidusskolu. Vidusskolā man jau bija skaidrs, ka es nekad nevarēšu sēdēt birojā pie papīriem, pie datora, jo prasījās kaut kas tāds interesantāks, aktīvāks un tieši daudzveidīgi. Vidusskolā gan man nebija tik ļoti tuvu tā medicīna, lai gan mana mamma ir neatliekamās medicīnas ārste. Man tuvāks bija militārā joma tieši, par ko jau interesējos jau gan arī no pašas bērnības. Vidusskolas laikā jau bija zemesardzē. Tā uzreiz pēc vidusskolas iestājās profesionālajā dienestā, kur apstākļu sakritības dēļ nācās sākt dienestu štāba bataljonā, kas bija interesanti, bet uzreiz sapratu, ka man kaut kas ļoti, ļoti pietrūkst. Un kad gribās darīt kaut ko interesantāku ar tādu augstāku mērķi. Kaut kā sanāca nejauši, kad es uzzināju par gaisa spēkiem, ka tur tāda meklēšanas un glābšanas dienests iekšā, kur ir glābēji, kas lido ar helikopteriem, lec ārā no viņiem un palīdz cilvēkiem. Tas likās tāds diezgan nereāls mērķis, kā no filmām, bet nebija iemesla, kāpēc nepamēģināt, nodibināju kontaktus ar viņiem. Tajā laikā gan tur bija kaut kādi 12 vai 14 cilvēki tikai un nevienas brīvas vietas nebija. Tā pavadīja kādus 2 gadus, gaidot, kamēr atbrīvosies vieta. Un pēc 2 gadiem man uzaicināja uz atlasi, kad mēs bijām vairāki cilvēki. Atlases veiksmīgi izgāja un tika uzņemts aviācijas eskadrijā, kur turpmāko gadu pavadīju pamatapmācībā, lai vispār kļūtu par glābēju, varētu lidot apkalpes sastāvā, ko veiksmīgi arī izdevās izdarīt. Un tad sākās ļoti, ļoti interesants dienas, ļoti interesantā, saliedētā, teiksim, vislabākajā komandā. Šī darba laikā sanāca diezgan daudz paceļot apkārt. Sanāca varbūt arī Amerikā, vairākas skolas pabeigt, sākot no Airborne, Jumpmastera, valodas skolas, tad vēl bija Rescue Swimmers pats par sevi. Tā kā filmās bija tāda filma Rescue Swimmers, principā līdzīgi kurs tikai militārā vidē, sanāca arī pabeigt Amerikā. Un beigās jau es sāku specializēties vairāk tieši uz medicīnu savā darbā, tad sanāca apmeklēt arī School of Aerospace Medicine un School of Flight Physiology, jau specializēties tieši medicīnā. Un tieši darbs aviācijas eskadrijā man vairāk ievirzies tieši ar medicīnas jautājumiem, atbildot tieši par medicīnas ekipējumu, medicīnas apmācībām un sadarbību ar NMPD, kur jau toreiz sākās. Mums bija gan kopīgas apmācības, kur viņi brauc pie mums, mūs apmācīja, mēs apmācījām viņa personāla sastāvu, kā labāk strādāt gaisa kuģī un veicām kopīgas apmācības, kā arī bija kopīgi uzdevumi, kur mēs evakuējam ļoti slimus pacientus no reģionālām slimnīcām uz Rīgas slimnīcām. Un nepieciešamības gadījumā izmantojam arī NMPD personālu, lai evakuētu cilvēkus no kuģiem vai citām grūti pieejamām vietām. Tad ar laiku es sapratu, ka tieši medicīna ir tas, kas man visvairāk interesē, un kad Latvijā tāda vienīgā realistiskā iespēja man bija iet mācīties par ārsta palīgu. Ko es arī darīju, tiesa, lai apvienotu dienestu un mācības pilnu laiku klātienē, man nācās nomainīt vienību Sauszemes spēkiem. Konkrēti uz kā es nodrošināju medicīnas rotu, ko nenožēloju nevienā brīdī, jo arī tur izrādījās, ka personāla sastāvs ir ļoti draudzīgs, pretīm nākoši un laba komanda. Kā arī dienas izrādījās diezgan interesants, kas man ļāva pabeigt savas mācības un kļūt par ārsta palīgu. Tad arī no amata, kas man bija Sauszemes spēkos, pirmais bija evakuācijas nodaļas komandieris, kļuva par ārsta palīgu. Turpināju mācības tieši neatliekamajā medicīnā, iegūstot certifikātu vēl pēc gada, un mācību laikā loģiski sāku strādāt arī neatliekamajā medicīniskās palīdzības dienestā. Jo tieši jau mācībā sapratu, ka tieši tās man interesē, un es vēlos arī to darīt. Un es sapratu to, ka principā mans dienests nav iedomājams bez darba neatliekamās palīdzības dienestā, jo tieši tur ir iespēja redzēt lielu apjomu pacientus, redzēt, kā izskatās ļoti smags pacients un arī gūt pieredzi uzņemoties atbildību par viņiem, viņus ārstējot un praktiskās iemaņas viss, kas ir nepieciešams saistībā ar to. Un kā arī mans dienests, es domāju, diezgan daudz ir palīdzējis darbā NMPD, jo dienestā esmu iegūsi ļoti daudz zināšanu tieši traumu aprūpē, ļoti daudz specifiskas zināšanas gan Latvijā, gan ārzemēs,
kas ir palīdzējis justies daudz komfortablāk un sniegt kvalitīvāku palīdzību civilajā sektorā. Kādas ir bijušas jūsu lomas un atbildība militārajā dienestā? Jā, militārajā dienestā sāku, kā jau teicu, štāba bataljonā, kur bija kā karavīrs, pildīja arī nodaļas komandieru pienākumus vienu brīdi. Pēc tam biju aviācijas eskadriļā, glābšanas dienas posmā kā glābējs, kur pildīja glābēju pienākumus, specializēties tieši uz medicīnas apmācību. Un pēc tam sauszemes spēkos esmu pildījis gan evakuācijas nodaļas komandieru pienākumus, kas ir tieši darbs, teiksim tā, prehospitālā fāzē, saņemot pacientus no vienībām un nogādājot viņus līdz ROL 1, kas būtu tāds kā medicīnas stabilizācijas punkts. Un tagad pildu ārsta palīga pienākumus, kas vairāk iekļaus darbu tieši ROL 1, kas ir jau ties stabilizācijas punkts, kur mēs saņemam pacientus, kurus kāds jau ir aprūpējis, mēģinām viņus stabilizēt pēc savas iespējas robežām un jau nogādāt tālāk nākamajam līmenim, kas ir civilā medicīna. Kas ir kopīgs un atšķirīgs starp militāro un civilo medicīnu? Galvenais kopīgais ir medicīna. Jā. Kopīgs ir pacients, lai gan, liekas, varbūt dīvaini, militārajā medicīnā nevienmēr ir tikai traumas. Sevišķi tas, ko mēs redzam šobrīd Ukrainā, kad karavīri tāpatām slimo, visas kroniskās slimības paliek diezgan akūtas. Mēs tāpatām redzam gan miokarda infarktus, gan insultus, ļoti daudz dažādas infekcijas slimības. Tas būtu kopīgais. Atšķirīgais savā ziņā arī ir pacients, jo civilajā medicīnā strādājot, tomēr ir vairāk vecāka gadagājuma pacienti. Tad militārajā medicīnā mēs tomēr redzam vairāk vīriešu, veselīgus salīdzinoši. Tā kā tas pacients arī savā ziņā atšķirās. Un traumas, ja mēs runājam par militāriem konfliktiem, viennozīmīgi arī atšķirās. Mēs redzam ļoti daudz traumu. Šaudasbrucis varbūt mazāk, bet arī viņas ir šrapneļu ievainojumi, sprādzienu viļņi radīti ievainojumi, ļoti daudz netīri ievainojumi. Kādas ir galvenās prasības militāriem ārstam salīdzinājumā ar civilo? Galvenās prasības jau būs atbilstība militārā dienesta likumam. Tas ir tehnisks nianses, bet bez kurām nav iespējams katrs pats iepazīties. Un, ja atbilst šim militārā dienesta likumam, tad tā prasība būs iziet specializētu skolu. Ja cilvēks ir ārsts, tad viņam iet uz aizsardzības akadēmiju, kur viņš iegūst virsnieka speciālista pakāpi. Ja tas ir ārsta palīgs vai māsa, mēs dodamies vispirms uz kaiminieku skolu, pēc tam uz instruktoru skolu, kur mēs izdevām kursus, lai iegūtu speciālistu pakāpi. Bez tā visa, protams, ir ļoti svarīgs nosacījums disciplīna, jo militārajā dienestā disciplīna ir principā pamats visam. Un tad ir pārējās personīgās īpašības, kas ir spēja strādāt komandā, spēja klausīt pavēles un spēja strādāt diezgan lielos stresa apstākļos un ar resursiem tiem, kas ir pieejami, un improvizācija. Kādi ir bijuši jūsu lielākie izaicinājumi strādājot militārajā medicīnā, un vai varat dalīties ar kādu pieredzes stāstu no jūsu militārās karjeras? Teiksim tā, militārajā medicīnā, kā ārsta palīgam, neko ļoti interesanti nevarētu pastāstīt, jo pamatdienas pienākumi tomēr vairāk ir atbalsts paaugstinātas bīstamības nodarbībās, atbalsts dažādu mācību laikā karavīriem, kas vairāk saistās ar tādām salīdzinoši mazām traumām nekā tāda atmiņā paliekam. Tur laikam var pateikties savai veiksmē, jo man salīdzinoši veids šādos gadījumos un nekāda smaga lieta nav. Tiem atmiņā paliekošām lietām, es teiktu, man vairāk ir no gaisa spēkiem. Atmiņā palicis tieši viens gadījums, kad mēs meklējām vecāku gadagājumu kungu mežā. Mežs bija tāds diezgan biezi apaudzis nakts laikā, tā kā tā meklēšana bija diezgan sarežģīta. Es strādāju pie FLIR sistēmas, kas ir tāda kā termokamera helikopterām, kad mēs redzam siltumu. Bet tāpatām caur kokiem aiz lapām ir diezgan grūti pamanīt tos cilvēkus. Mēs bijām principā nolidojuši visu savu pieejamo laiku jau un degviela tuvojās beigām un gatavojāmies atgriezties atpakaļ. Tad tieši pirms atgriešanās jau principā lidojot prom sanāca, ka starp kokiem sanāca ieraudzīt tādu kā siluetu.
Aizlidojām atpakaļ, veiksmīgi izdevās atrast tieši to vietu, saprast, kas tiešām ir cilvēks, kad viņš ir principā 4 pozīcijā, jau viņam sliktā, tas visticamāk mūsu meklētākā persona. Bet tas, kas bija interesanti, ar viņu kopā bija viņa suns, kas padara to atmiņā paliekoši, jo, kad nolaidās lejā glābējs, tas suns negribēja ne centimetru atkāpties no savu saimnieku un rūpējās par viņu. Bet viss beidzās veiksmīgi. Cietušām izdevās pacelt gaisa kuģi, nogādāt uz slimnīcu, un par suni parūpējās valsts policija. Un viss beidzās veiksmīgi gan kungam, gan viņa sunim. Kā un kādi apstākļi ietekmē ārstēšanas metodes un prioritātes? Kā tiek nodrošināta aprūpe lauka apstākļos un citās nestandarta situācijās? Ietekmē pati situācija kā tāda. Militārie uzdevumi ir daudz un dažādi. Šeit mēs redzam, ka vēsturiski mums vairāk bija misija Afganistānā, kur tie apstākļi bija viena veidi, bet tāpatām tā primārā aprūpe pamats ir, kur nodrošina karavīrs karavīram. Tad kaut kāds vienības mediķis, kas nav profesionāls mediķis, sniedz palīdzību. Mūsu gadījumā tie ir karavīri glābēji. Un tikai tad jau tajā laikā ļoti ātri pacients tika nogādāts ROL 3 hospitālī, kur ir principā tas, kas Afganistānā ROL 3 hospitālās darījās, tas bija jau tuvu zinātniskai fantastikai. Un bija ļoti aktuāls teiciens kā zelta stunda, jo principā gan arī izvēja katru pacientu stundas laikā no ievainojuma brīža varēja nogādāt ROL 3 hospitālī, kur viņam multiprofilu politraumas komanda varēja sniegt palīdzību. Un bija pieejamas visas iespējamās tehnoloģijas. Tas, ko mēs šobrīd redzam vairāk Ukrainā, ir tas, ka zelta stunda vairs īsti nav aktuāla. Mēs varam runāt drīzāk par dienu, jo evakuācija ir ļoti, ļoti liels izaicinājums. Līdz ar to arī ir mainījusies šie apstākļi un tā militārā medicīna, jo mēs sagaidām to, ka gan pašiem karavīriem ir jāspēj daudz vairāk parūpēties par sevi, jo evakuācija nav tik viegli izpildām, kā arī apstākļi, kuros viņi dzīvo, jo mēs redzam diezgan daudz tranšēju karadarbību. Un tie apstākļi ir diezgan briesmīgi, kā arī šim karavīram glābējam vai militāriem mediķim ir jādara daudz vairāk, jo mēs redzam, ka bieži vien šis cietušais sēž un gaida tuvāko iespējamo evakuācijas brīdi, kas bieži vien ir nākamā nakts vai vēl ilgāks laiks. Un tas, ko mēs sagaidām no šeit glābēja, ir daudz, daudz vairāk un iespēja sēdēt kopā ar šo pacientu. Un šīm te prasmēm, kas viņiem ir jābūt daudz lielākām. Attiecībā uz profesionālajiem militāriem mediķiem arī ir tas, ka atšķirība ir šie traumas, ko mēs redzam. Viņas ir ļoti traumatiskas, ļoti plašas sprādzienu izraisītas. Šādas brūces mēs redzam mazāk. Un tas, ko mēs redzam, ka šie sprādzieni viņi paceļ gaisā zemi, citus priekšmetus, un šie ievainojumi ir ļoti, ļoti netīri. Tāpēc kā psiholoģiskie ievainojumi arī ir diezgan izplatīti. Un jā, šie apstākļi ir tas, ka mēs strādājam salīdzinoši nedrošā vidē. Mēs nevaram uzcelt telti ar lielu, milzīgu sarkanu krustu un cerēt, ka pretinieks ievēros starptautiskās konvencijas. Jo tas, ko mēs redzam, ka tas ir mainījies un potenciāli nevienmēr sarkanais krusts pasargā mediķus. Bieži vien tas, ko redz Ukrainā, ka tas viņus padara tieši par mērķi. Kā arī resursi ir ļoti, ļoti ierobežoti. Vai militārā medicīna sniedz arī atbalstu karavīriem ar psiholoģiskām traumām? Jā, mūsu vienībā, mūsu mediķi, mēs saņemam speciālu apmācību no mūsu psihologa dienesta, kā sniegt šo palīdzību. Tāpat mūsu atbalsta psihologa dienas ir nepieciešams. Mums ir pieejams vienības psihologs. Tāpat mums ir iespējas veikt medikamentozo terapiju, jo tas, ko mēs redzam, ja mums ir pacients ar smagu psiholoģisku traumu, stuporā, jo ātrāk viņš saņem medikamentozo terapiju, jo tās sekas, kas pēc tam ir no šī gadījuma, ir daudz, daudz mazākas. Tā kā iespēja palīdzēt mums ir, apmācību mēs saņemam. Jā. Un cik sagatavoti medicīnas jomā ir paši karavīri? Es domāju, sagatavoti ir ļoti labi. Katru gadu viņi paliek aizvien sagatavotāki.
katrs karavīrs jau pamatapmācībā saņēma pirmās palīdzības apmācību. Tā nav pirmā palīdzība, ko mēs viņam autoskolā, bet tā ir paplašinātā pirmā palīdzība. Šobrīd mēs viņu pasniedzam pēc TCCC principiem, kas ir Tactical Combat Casualty Care. Un šis ir starptautiskas vadlīnijas, ko principā ievēro lielākā daļa NATO valsts. Tas, kas ļauj karavīram sniegt palīdzību pašam sev, ļauj sniegt palīdzību otram cilvēkam, fokusējoties uz pirmkārt taktisko situāciju. Nākamais ir mērķi nepalielināt cietušo skaitu, un pēc tam ir novērst šīs lietas, kuras ir pirmās, kuras nogalinās pacientu. Tieši runājot par novērošajām lietām, kas, saprotams, ir dzīvībai bīstama asiņošana. Tātad ļoti plaši tiek izmantot žņaugi. Tāpat tiek pievērsta uzmanība gan elpceļu nodrošināšanai, gan potenciāls spriedzes pneumotraksa novēršanai. Protams, papildus, ko mēs skatāmies, kas ir žņauga aizvietošana, jo žņaugu mēs negribam turēt pārāk ilgi. Mēs redzam, ka evakuācijas laika pieaug, tātad viņi ir apmācīti arī tieši žņauga aizvietošanai. Tas būtu karavīrs karavīram. Tāpat mums ir karavīra glābēja apmācības programma, kur jau ir karavīrs, kurš tāpat pilda savus pamata pienākumus, bet papildus tam viņš saņem specifisku mēnešu ilgu apmācības programmu, kur jau spēj nodrošināt intravenozās pieejas. Viņam ir iespēja lietot nosacīt daudzumu medikamentu. Tāpat veikt citas manipulācijas, kā nazofaringālā elpvada, orofaringālā elpvada, krikioteritomija, plēras punkcija un citas manipulācijas. Tāpat veidojas arī lielāka izpratne par fizioloģiju, anatomiju un ir pamatnovērtēšanas palīdzības sniegšanas algoritms, kam viņi seko. Tas būtu no karavīriem. Jā. Vai jums ir pieredze miera uzturēšanas operācijās? Pats es neesmu nekad piedalījies miera uzturēšanas operācijās, jo manas dienas gaita ir bijusi tāda, ka īsti tas nav bijis iespējams, jo gaisa spēkos mūsu pamatu uzdevums bija darbs Latvijā. Mēs pildījām savu dienestu un savas kāras operācijas Latvijas teritorijā, nodrošināt meklēšanu, glābšanu gan uz zemes, gan Baltijas jūrā. Un tagad, kad jau 4 gadus esmu sauszemes spēkos, man pamata prioritāte bija mācības, kur principā visus 4 gadus arī esmu mācījies. Un īsti nav bijusi iespēja vai piemērot misija, kur doties šajā laikā. Un pēc jūsu domām, kā varētu uzlabot medicīnas apmācību, lai labāk sagatavotos ģeopolitiskajiem izaicinājumiem? Es domāju, ka ļoti daudz jau tiek darīts, lai to īstenotu. Mēs redzam, ka mūsu civilajās apmācības iestādēs tiek ieviesta militārās medicīnas programmas, runāt tieši par ārstniecības programmām. Tas būtu gan ārsta palīgiem, gan ārstiem ir izveidot šādu programmu. Šobrīd tur fokus ir tieši uz TCCC, kas ir Tactical Combat Casualty Care kursa apmācību, kas ir tieši fokusēta uz medicīnas personālu. Tāpat mēs redzam to, ka mums ir diezgan daudz mūsu speciālisti, kas mācās no Ukrainas, kam ir pieredze Ukrainā, kas ir devušies un palīdzējuši tur, tā skaitā no mūsu mikroķirurgiem. Un tas pats labākais, kad atgriežoties, viņi dalās ar savu pieredzi, viņi veido dažādas konferences, kur stāsta par to, ko ir redzējuši un palīdz mums sagatavoties tam. Es domāju, ka tas arī ir ļoti labi un palīdz. Tāpat arī mēs, kā bruņoto spēku vienība, mums ir sadarbība ar civilās mācības iestādēm, jo īpaši Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžu, kur es pats mācījos, daudz mani kolēģi ir mācījušies, tad arī mēs turpinām to sadarbību, gan palīdzot viņiem tieši pie militārās medicīnas apmācības ar savu speciālistu iesaisti un mūsu pieredzi, kā arī, piemēram, šobrīd notiek interesants projekts, kur mēs kopā ar Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžu apmācām valsts policijas personālu tieši TCCC kursā, lai sniegtu viņiem ieskatu par palīdzības sniegšanu sev, viens otram, taktiskās situācijās. Tā kā, jā, šāda sadarbība notiek. Kādas prasmes un zināšanas ir īpaši svarīgas mediķiem, kuri vēlas strādāt militārajā medicīnā?
Ja radusies vēlme strādāt militārajā medicīnā, tas ir ļoti apsveicami, bet laikam būtu jāatbild tādu jautājumu, vai tev piemīt disciplīna, jo, lai darbotos militārajā jomā, tas ir tāds kā stūrakmenis, ir jābūt disciplinētam, ir jābūt spējīgam strādāt komandā, ir jābūt spējīgam izpildīt uzdotos uzdevumus bez ierunām noteiktā laikā un precīzi. Bieži vien šis ir diezgan liels izaicinājums, jo īpaši mediķiem ir problēma ar disciplīnu. Jo mēs visi esam diezgan liels personības. Un būt lielai personībai, bruņoties spēkos, nevienmēr ir labākā lieta, jo mēs pamatā tomēr esam komanda un mums ir savu komandu vadības ķēde, kas nodrošina efektīvu darbu. Bez disciplīnas nākamais ir spēja improvizēt, spēja pielāgoties situācijai. Jo, ja mēs strādājam civilajā sektorā, improvizācija tāpatām ir svarīga, bet mums tāpatām ir pacienta fokusēta situācija un visas viņas ir salīdzinoši līdzīgas. Mums ir doti visi līdzekļi, lai atrašinātu šo situāciju. Visi nepieciešamie materiāli, nepieciešamais personāls un tās situācijas, kurās mēs būsim, viņas ir diezgan paredzamas. Tad militārajā sfērā, diemžēl, nevienmēr viss ir paredzams un situācijas mēdz ļoti mainīties. Un ļoti ātri ir iespēja pazaudēt psiholoģisko noturību, kad tev pasaka vienu lietu, mēs tagad darīsim to. Pēc 10 minūtēm tas mainīsies. Kādēļ? Tādēļ, kad iepriekšējais plāns ir balstīts uz tajā brīdī pieejamo informāciju, tad šī informācija mainās. Tātad informācija ir mainījusies, tiek dots jaunas pavēles un ir jāpild jaunu uzdevumu. Paiet nākamās 10 minūtes, vēl kaut kas mainās. Un, ja tas kaut kur pa vidu vai apakšā, tad tas ir psiholoģiski ļoti, ļoti smagi. Un ir jābūt spējīgam pielāgoties šīm situācijām, kad viņas ātri mainās, attiecīgi arī mainamies mēs, mainās mūsu plāni. Un mēs adaptējamies situācijai. Un tā arī izrod šī psiholoģiskā noturība, jo nevienmēr mēs zinām, kad mēs būsim mājās, nevienmēr mēs zinām, kā beigsies attiecīgais uzdevums. Un nav pieļaujama situācija, kad mēs savas emocijas gāžam pāri saviem kolēģiem, jo visi mēs esam vienā situācijā. Vai un kā, jūsuprāt, militārā medicīna var sadarboties ar civilo medicīnu, lai uzlabotu veselības aprūpes sistēmu kopumā? Jā, šeit pirmkārt jāsaprot to, ka civilā un militārā medicīna Latvijā ir kopā. Mēs neatņemam sastāvdaļu vienam no otra, un militārā medicīna pie mums nespēja pastāvēt bez civilās medicīnas. Mēs vairāk tā kā militāra konflikta gadījumā pirmā daļa, kur karavīri paši sniedz palīdzību, pēc tam militārai mediķi sniedz palīdzību, un pēc tam jau mēs nododam pacientu civilajā aprūpes sistēmai, un mēs bez viņas pilnīgi nekādīgi nespējam iztikt. Par sadarbību, man liekas, mēs jau runājām, tas, kad ir šī sadarbība ar pieredzes apmaiņu, kad mums ir cilvēki, kas strādā gan vienā, gan otrā sektorā, kad mums ir cilvēki, kas dodas starptautiskās misijās, dodas arī uz to pašu Ukrainu no civilajiem mediķiem un nes atpakaļ šīs zināšanas. Un tāpat mēs strādājam pie šīm apmācības programmām, kas ir militārajā medicīnā. Šobrīd jau ļoti daudz izdarīts, lai viņas izveidotu, viņas attīstītu, bet, cik zināms, tuvākajā laikā viņas tikai turpinās attīstīties, ņemot pieredzi, to, ko mēs redzam, ka šobrīd ir aktuāli. Vairāk šeit būs tieši saucamais field care un citas spējas, kas ir ļoti aktuāls militārajā medicīnā. Kādi ir galvenie riski un ieguvumi no darba militārajā medicīnā? Saprotams, ir potenciāls fiziskās drošības risks. Lai gan jāsaka uzreiz, militārais mediķis, kas ir profesionālais mediķis, ārsta palīgs vai ārsts vai māsa, mēs neesam frontes pirmajās līnijās. Mums nevajadzētu atrasties frontes pirmajās līnijās, tā kā mēs esam nosacīti drošībā. Lai gan, ja runa par militāru konfliktu, saprotams, ka nosacīta drošība ir ļoti nosacīta, un tas risks pastāv jebkur. Tāpatām no tādām izaicinājumiem varētu minēt to, ka strādājot militārā jomā, mums jābūt gataviem būt prom no mājām ļoti ilgu laika periodu. Vai tās būtu misijas, vai tie būtu kursi, vai citas lietas. Tas ir vēl viens diezgan liels izaicinājums. Tāpatām kā izaicinājums savu laiku plānošana. Ja mēs strādājam militārā jomā, atceramies to, ka mēs savu laiku principā plānot neesam spējīgi, jo mēs esam atkarīgi no savu komandieru, no savas vienības, no vienības uzdevumiem. Un šie uzdevumi mainās, jo
situācija attīstās un mēs esam atkarīgi viens no otra. Tā kā jā, spēju pielāgoties. Un personīgi laika plānošana ir ļoti liels izaicinājums. Bet no ieguvumiem viennozīmīgi ļoti daudz ieguvumu, kas ir ļoti interesants darbs, ļoti daudzveidīgs darbs, jo viņš nav vienmuļš. Tas nav darbs no 9 līdz 5 pieņemot pacientus, kas visi ir lielākoties vienādi, bet tas var būt darbs gan mācībās, dažādās vidēs. Tas darbs var būt atbalstot mūsu karavīrus ar ambulatorām veselības problēmām, ar neatlikamās medicīnas veselības problēmām, kas būtu paaugstinātas bīstamības nodarbībās, iespēja braukt misijās, pieredzes apmaiņā. Mums darbs parasti notiek multinacionālā vidē, jo mums Latvijā ir mūsu sabiedrotie, ar kuriem mēs strādājam kopā, mainamies ar pieredzi un papildinām viens otru spējas. Tāpat ir iespēja mācīties. Ir pieejami ļoti daudz dažādu kursi, kas ir gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī pēc šiem kursiem, protams, strādāt un mācīt savus kolēģus. Tā kā, jā, darbs ir ļoti, ļoti interesants un daudzveidīgs. Un kādas ir militārās medicīnas nākotnes tendences? Katrs mēs varam spekulēt par šo tēmu, bet vismaz mans personīgais viedoklis, to, ko es redzu, strādājot kopā ar saviem kolēģiem un iegūstot pieredzi no Ukraiņu kolēģiem, ir tas, kas šobrīd ļoti aktuāli ir asins pārliešana. Un tas, ko mēs redzam runājot ar Ukraiņu kolēģiem, tad šī asins pārliešana notiek ļoti agri. Un viņu veids cilvēki, kuri nav profesionāli mediķi. Jo runājot ar Ukraiņu kolēģiem, viņiem asins produkti bieži vien atrodas 200–300 metrus no frontes līnijām. Un šo asins produktu pārliešanu veids mūsu līmenim atbilstoši karavīru glābēji, kas ir saņēmuši kaut kur ap mēnesi ilgu apmācību. Kas mūsu situācijā ir vienkārši kaut kas neiedomājams, ka kaut kas tāds varētu notikt. Bet viennozīmīgi tā ir viena no tendencēm, ko mēs redzam. Un mēs redzam arī to, ka viņiem ir jau ļoti liela pieredze uzkrāta šajā jautājumā, un kas ir pašsteidzoši, tas, ka viņiem nav bijušas komplikācijas veicot šo darbību. Tā kā labi domājams, ka karavīru glābējums nepārlies asinis. Vismaz ir grūti iedomāties šobrīd to, bet mums ir jāstrādā pie tā, lai mums būtu skaidrs, kā mēs varam šīs asins produktus nogādāt maksimāli tuvu frontes līnijām, maksimāli ātri uzsākt asins pārliešanu. Ja tas, ko mēs redzam, ir pie šīm smagajām traumām, kristolīdi neuzlabo izdzīvošanas iespējas. Un ir vajadzīgi šeit asins produkti. Tā būtu viena lieta no tendencēm. Un vēl mēs redzam telemedicīnas attīstību ļoti strauji, jo mediķi bieži vien militāra konflikta laikā strādā ārpus sava normālā spektra, ārpus viņiem normālās kompetences. Un, lai varētu pildīt šos pienākumus, viņi izmanto ļoti daudz dažādus online mācību līgus. Vai cik dīvains nebūtu, Ukraiņi ir ļoti daudz kā apguvuši YouTube, speciālos kanālos, kur šie video tiek speciāli priekš viņiem veidot, bet kad viņi apgūst konkrētas procedūras un var viņas atkārtot, kas nav normālā situācijā viņa kompetences ietveros. Un tāpat tām ir pieejama online režīmā atbalsts no pieredzējušiem speciālistiem, kas vada šos te cilvēkus caur šīm procedūrām. Un jā, tas papildina to, ka mums ir jābūt spējīgiem, teiksim tā, strādāt bieži vien ārpus savas kompetences. Nevarētu teikt ārpus savas kompetences, bet ārpus savas normālās prakses, to, ko mēs darām. Jā, rodas šāda nepieciešamība, mums šīm spējām jābūt daudz plašākām. Paldies par sarunu. Paldies jums.